Klients tev pateica pārāk dārgi. Ko mēs nedaram? Nesākam dot atlaides. Tad, ko mēs darām? Numur 1, piekrītam, saprotam. Vienmēr ir dabiskais instinkts visiem uzreiz sāk konfliktēt, kā pārāk dārgi vai dot atlaides. Ja? Nē, mazinām spriedzi, piekrītam, saprotam. Jā, nav problēma, pilnībā saprotu. Un tad mums jānoskaidro, ko nozīmē pārāk dārgi, jo tas var nozīmēt daudz un dažādas lietas. Mēs sakam, ok, Klau, kad tu saki pārāk dārgi, kā tieši to domā? Nu, nezinu, vienkārši pārāk dārgi, nekā mēs bijām domājuši, ka tas maksās. Ja? Numur 2, ko mēs darām? Pārliecinamies, ka der mūsu produkts. Mēģinam izolēt. Noliekam cenu malā. Sakam, ok, Klau, Jāni, nav problēma. Noliekam naudu malā. Ja? Kā domā, šis produkts kā tāds var tev palīdzēt sasniegt, teiksim, to, ko viņš grib, vai ne? Ieliekam to. Šāds, jā, tad noteikti var, jā. Ok, kāpēc? Un tad viņš lai pastāsta, kāpēc tas var palīdzēt, ja? Lai viņš pats nosauc iemeslus, kāpēc jūsu produkts viņam der. Ja? Un tad mēs jau mēģinām atrasināt risināt. Tad mēs esam izolējuši to cenu, mēs jau vēlamies pateikt, ok, tātad nauda malā, šis ir 100% īstais risinājums, vai ne? Jā, 100% tikai nauda, ok. Tad mēs esam noizolējuši to, ka problēma ir naudā. Un tad jau mēs skatāmies, kā mēs to varam atrasināt. Teiksim, sadalot maksājumu vai, teiksim, pirmā iemaksa vai kaut kas tāds, ja? Mums vajag izolēt. Jo bieži vien, kad cilvēks saka pārāk dārgi, tas patiesībā nav īstais iemesls. Viņi vienkārši nav pārliecināti par pašu produktu. Šādā veidā mēs noliekam cenu malā un pārliecinamies, ka viņam produkts tiešām der, un tad jau mēģinām atrasināt cenas jautājumu.